Eiropas Latviešu apvienība savu pašreizējo darbības stratēģiju apstiprinājusi vien pirms nepilniem 4 gadiem, tomēr globālās norises tai likušas novecot ātrāk nekā gaidīts. Pēdējā ELA stratēģija tika izveidota 2021. gadā, Covid pandēmijas pēdējā vilnī, un tas vēl bija pirms Krievijas pilna mēruma iebrukuma Ukrainā. Kopš tā pasaule fundamentāli mainījusies. Un bija laiks šo jautājumu celt no jauna. Tieši šis bija centrālais jautājums apvienības kopsapulcē Lielbritānijā. Domādami par pasaules lielo situāciju, kāda loma būs diasporai Latvijas gan praktiskā aizsardzībā, gan arī individuālā civilā drošībā. Apvienības līdzšinējās aktivitātes Latvijas civilās aizsardzības stiprināšanā jau pamanījusi un novērtē arī diasporas vēstniece Zanda Grauze. Viņa aicina pastiprināt darbību vēl vienā virzienā. Es viņiem novēlu ļoti iet plašumā ar komunikāciju ar saviem biedriem, komunikāciju ar tiem, kuri nav biedri, bet varētu tādi būt, par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Un šajā brīdī tie ir gan dalība Saeimas vēlēšanās, gan valsts aizsardzības dienests, arī remigrācijas jautājumi. Arī apvienībā atzīst vajadzību stiprināt un labāk koordinēt sadarbību starp biedru organizācijām visā Eiropā. Mēs dzīvojam sarežģītā ģeopolitiskajā situācijā visā Eiropā. Tātad, kā mēs kopā varam arī šo skatījumu kopā reflektēt un skatīties, kas mums visiem ir svarīgs. Un es domāju, visiem kopā būšana un arī citu biedru satikšana ir ļoti nozīmīga, lai atskatītos, kur mēs esam un kur mēs kopā dodamies. Lai šo mērķi sasniegtu, kopsapulcē nolemts regulārāk rīkot biedru tikšanās klātienē. Šī tāda laba iespēja satikt dombiedrus, satikt citas biedrības no Eiropas, redzēt, ka tās problēmas mums daudz viet ir līdzīgas, mācīties no lietām, kā viņas tiek darītas citās valstīs. Un, man liekas, liels paldies Eiropas Latviešu apvienībai, ka viņi tādi ir, ka viņi apkopo tās mūsu balsis Eiropā. Gan dažādās valstīs aktīvie latvieši, gan vēstniece vienisprātis, vienota un mērķtiecīga diaspora spēj būt nozīmīgs spēks gan valsts drošībā, gan kultūras un izglītības jautājumos. Līva Karlsone, Latvieši.com sadarbībā ar diasporas reportieriem.